Es atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, ritošā sastāva ekspozīcijā. Ir pelēka diena, un aiz manis ir pelēka lokomotīva. Ne jau velti esmu izvēlējies šo mirkli, lai pastāstītu par šo diezgan pelēcīgo, bet ļoti uzticamo nosacīto kaujas zirgu. Jā, šādas lokomotīvas ieraudzīt dzelzceļa sistēmā uz maģistrālajām līnijām faktiski ir neiespējami, tomēr tai arī ir bijusi un joprojām arī ir sava funkcija. Jā, Latvijā joprojām šāda tipa lokomotīvas tiek eksploatētas, kaut gan faktiski tās sākā izgatavot jau 1960. gadā. Un ja mēs pieskaitām to senāko modifikāciju, tad jau 1958. gadā. Un ražoja veselus 50 gadus. Nav mums daudz tādas tehnikas vienības, kuras gandrīz nemainīgi tika izgatavotas 50 gadu garumā, pat Padomju Savienībā nav tādu daudz. Ar ko tad šī lokomotīva ir īpaša? Faktiski tas ir tā kā pāreja pirmkārt no tvaika vilces uz dīzeļu vilci, un otrkārt no tādām pavisam vieglām lokomotīvēm, kuras mēs apzīmējam kā motoru lokomotīvas, jeb motoru vilcējus, lokotraktorus uz normālu dīzeļu lokomotīvu. Šo principā kaut gan definēts tas īsti nav, bet var uzskatīt par normālu dīzeļu lokomotīvu. Tās jauda ir nieka 250 zirga spēka, kas priekš lokomotīvas, protams, ir diezgan niecīgi, bet galvenais atslēgas vārds laikam ir hidropārvads. Tas ir veids, kādā šī jauda tiek nogādāta uz riteņpāriem, un tas ir veids, kādā diezgan labi šo jaudu var salāgot ar nepieciešamību. Respektīvi, pie iekustināšanas netiek nekādi grūdieni, nekādi mehāniskas pārslodzes, jo hidrotransformators visu to uztver uz sevi, un, kā redzams, konstrukcija ir bijusi gana veiksmīga. Arī Latvijā kopumā ir izgatavotas aptuveni 9100 šādu lokomotīvu, bet arī Latvijā viena daļa no tām tika eksploatētas, kaut gan domāts, protams, visai bijušajai Padomju Savienībai, un ne tikai, arī Vācijas dzelzceļos tādas varēja sastapt, un pat Čehoslovākijas, bet Latvijā bija aptuveni 50 šādu lokomotīvu, un, kā es jau iepriekš minēju, dažas no tām ir darba kārtībā. Un kur tad mēs tās vispār varējām un varam redzēt? Jā, tie ir atsevišķi uzņēmumi pievedceļi, vai arī kādreiz Latvijas dzelzceļam arī bija dažas tādas lokomotīvas, kas veic specifiskas funkcijas saistībā ar sliežu ceļu apkalpošanu. Jo daudz vagonus jau to pavest nevar, bet tur, kur tas ir nepieciešams, 1, 2, 5 līdz pat 10 vagoniem mēs varam pārvietot diezgan operatīvi. Un daudziem uzņēmumiem, piemēram, pēc graudu savākšanas vietās un pat Liepājas metalurgā, ostās, VEF uzņēmumā, VEF un daudzos citos šādas lokomotīvas darīja to mazo melno vai pelēko darbu, pārbīdīja vienu vagonu tur, kur tas nepieciešams, otrā kā atved, un beigās šos vagonus izvilka uz centrālajiem sliežu ceļiem galvenajās stacijās. Arī šī lokomotīva ir strādājusi dzelzceļa sistēmā Jelgavas lokomotīvu depo, kur arī tai bija savs diezgan specifisks pielietojums, jo proti uz lokomotīvu griezuļu, kur vēl toreiz bija tvaika lokomotīvas, tā ir ražota 1981. gadā, tās bija jāpārvieto šīs tvaika lokomotīvas, un lielāku lokomotīvu to nebija iespējams izdarīt griezuļu ierobežotā garuma dēļ, bet ar šo diezgan eleganti. Un tāpēc mēs lepojamies arī, ka šāds darba zirgs ir mūsu muzeja kolekcijā.